Lielākais tiešās pirkšanas pulciņš Rīgā darbojas un satiekas Grīziņkalnā, veikaliņā pie Ineses. Īstenībā man tas sākās apmēram tāpat kā 90% visu jauno māmiņu. Tas ir tāds standarts stāsts, kad piedzimst mazais, tad sāc domāt, kas notiek. Un es sāku domāt. Un tad izgāja arī to tipisko ciklu, kas ir jāiet uz tirgu pēc produktiem, pēc tam nē, tur nakts tirgus labāks un tā, un tad saprotu, ka arī tas nakts tirgus nav nekas pats. Tad es sācu vairāk interesēties, un ja tev nav tie radinieki pat laukos, tad tu sāc meklēt. Un es ļoti nopietni piegāju, es domāju, es gribu pamēģināt, kā ir, kad ir visi produkti ekoloģiski. Vienu mēnesi eksperimentu režīmā. Un es sāku meklēt dažādas zemniekus bioloģiskos caur internetu un pilnīgi nejauši jau atmetot cerības, jo negāja viegli. Es atradu Gulbenē tādu Ligitu Zvirbuli, ar ko mēs ļoti labi sadraudzējāmies. Viņai bija dārziņi. Viņa tāda aktīva sieviete sāka man piedāvāt no savas puses tā kā arī bioloģiskos zemniekus. Rezultātā bija tā, ka es tā kā meklēju dārziņus, bet pēkšņi man ir sieras, man ir maize, man ir bioloģiskās bulciņas, marinēti gurķi, sulas un visādi produkti, jo tur ir ļoti daudz zemnieki. Jo viņi tā kā gribēja, lai tie zemnieki tur nenonīkst un tā, un kad ir tās iespējas. Viņi man saka piedāvāt. Es sāku piedāvāt saviem draugiem. Un tu ir cilvēcīgi, tas izveidojās. Beigās jau bija tā, kad es braucu uz to Gulbenu mašīnu, mēs tur vedām, tur 19 cilvēku pasūtījuši mašīnu, tur lūst un viss tiek aizvests un tā. Un ap to laiku es nejauši satiku vienu meiteni, kas bija dzīvojis Francijā, kur bija tiešās pirkšanas tāda kustība attīstījusies. Viņa man pastāstīja, tas ļoti sakrit ar to manu domu. Un tad es savos eko meklējumos, es biju uzgājis arī Ineses eko veikaliņu, jo es tepat Grīziņkalnā dzīvoju. Un kaut kā viss tā salikās, kad mokās, ka vajag to eko veikaliņu atbalstīt, vajag to zemnieks atbalstīt, un cilvēkiem ir interesi, un tā tiešās pirkšanas ideja ļoti atbildi, tāds tā kā princips, un tā mēs tā kā lēnām sākām, un ļoti lēni tā kā attīstījām to lietu, jo no sākuma bija grūti, jo zemnieki bija neusticīgi. Tāda nebija tā, ka mēs tad atbraucam no Rīgas un visi nāk ar saviem produktiem. Bija ļoti tāds ilgs tas ceļš, kamēr viņas pārliecināja un tā. Un beigās Man liekas, liela nozīmība tad, kad mēs paši aizbraucam. Paši aizbraucam, jā. Cilvēkiem mēs iesēdāmies mašīnā un kopā ar francūžiem, kas arī ar savu pieredzi padalījās ar zemniekiem. Un tas viņiem bija arī, viņi it kā ļoti skeptiski skatījās uz mums, bet viņiem tomēr bija tāds, jā, ka varbūt tomēr viņi bišķiņ tā ticamība viņiem parādījās. Un tas bija, man liekas, arī ļoti tāds nozīmīgs brīdis, ka mēs paši tur ieradāmies, mēs parādījām, ka mēs esam gatavi sadarboties. Šitie loki un šitie mauloki. Tas sākās tas tā, ka draugam padod tālāk informāciju, ļoti liela interese radās. Mēs izsūtījām katru nedēļu tabulu ar produktiem, rezultātā mums bija 100 cilvēki, apmēram 95, 96, kas tā kā ir katru nedēļu 120. Paldies. Tātad mums bija apmēram 120 cilvēki, kas saņem šo tabulu. Un vidēji pasūtīja līdz 35 nedēļā, bet mainījās tā kā tas skaits. Bet pat cik tiešai pirkšanā ļoti liela nozīme ir tā kā personīgai komunikācijai un tai pašai iesaistīšanai, tāda, ka tu pats iesaisties. Mēs izveidojam dežurantu sistēmu, nevis, kad Inese sēž un tā kā viena pati visu šķiro un dara, bet kad tie pircēji reāli, tie, kas piedalās, tie, kas nāk pēc produktiem, tie arī nodrošina visus tos procesus. Jo tiešai pirkšanā nav tā kā naudas starpniecības. Ja jūs dzirdat kaut kādu tiešo pirkšanu, kur kādam kaut kāds procentīši tiek piemaksāts, tā nav tiešā pirkšana. Tas ir vienkārši kaut kāds savu veidu biznesa veids. Jo šeit reāli tā, ka vienīgie, kas pelna, ir zemnieki. Un mēs iegūdam ļoti daudz laika, it sevišķi sākumā, lai to visu attīstītu, ļoti daudz laika. Un arī tur resursus braucot uz Gulbeni un zvanot un tam līdzīgi. Bet tam nav nekāda tāda, naudas atdeve. Līdz ar to sākumā bija ap 120, un tad šobrīd, dotajā brīdī, mums ir 66, ja nekļūdos cilvēku. 67, kas ir reāli dežuranti. Tātad visi šie cilvēki ir iesaistīti organizatoriskajā procesā. Un arī ņemot vērā to, ka cilvēkiem ir dažādi, iespējas, laika un tā, mēs izveidojam 3 dežurantu veidus, kas ir šķirotāji dežuranti, kas šķirotos produktus izdala, tad ir organizatoriskie, kas palīdz organizēt braucienus pie zemniekiem, tad ir tarasvācēji, kas savāc taru, kas ir ļoti nozīmīgs dežurantu postenis. Un izmazgā un sakārto. Jā, sakārto un savāc kopā visu to lielo plantu. Pie kā mēs tagad esam 10. Ja? Tā svaigpiens, 3 svaigpieni kaut kas. Tā 0,5 krējums. No cita kaut kā.
0,5 biezpiens, 0,5 sviests, 1 krējums un augšā akali krējums. Un siers ar pastinaku viņam, jā? Zemnieki ir pazīstami. Viņi visi ir bioloģiski, viņiem visiem ir certifikāti. Cenas ir citām precēm pat vidēji mazliet zemākas nekā, teiksim, veikalā vai tirgū. Un tas, ka tie produkti ir svaigi, viņi ir zināmi, un tas, ka, ja kaut kas nav sanācis, tas produkts nav labs, tu vari droši to pateikt. Un tāpat arī tos labos vārdus mēs daudz cenšamies teikt, un tā kā tas ir neatsvarami. Nē, man liekas, jo turpat nav runa tikai par to, ka piena vai maizi nopērk. Tas ir tie cilvēki, kas ir pircēji, viņi vispār ir zaļie pēc būtības. Viņi šķiro, teiksim, atkritumus, viņi ir ar mieru mazgāt burkas un nest apakaļ, savākt maisiņus, mēs pat maisiņus sūtam apakaļ. Viss tas tiek uzpildīts un atsūtīts un ir ar mieru mazgāt entās reizes tās burkas, nevis tikai vienreiz. Tas nav tikai tā kā iepirkties. Tas ir, lai būtu pilnīga iespēja izvairīties no lielveikala apmeklējuma, tad mēs tā visi kopā paši sev to nodrošinām. Sākumā jau arī tas, ka mums izveidojās ļoti plašs loks un 20 cilvēki. Bija jau tā, ka tu jūti, ka tie cilvēki līdz galam nesaprot to tiešās pirkšanas būtību. Un tāpēc mēs vienā brīdī sapratām, ka jāveic tāda neliela reorganizācija. Un tā kā cilvēkiem jāpasaka to, ka tomēr mēs gribam no viņiem sagaidīt lielāku iesaistīšanos. Un tajā brīdī atsījājās visi tie, kas tā kā bija nesapratuši to sistēmu. Ja? Un tagad ir tie 6-7 cilvēki, kas ir tādi reāli, ir tie, kas saprot gan būtību, gan ir gatavi piedalīties, gan ieguldīt savu laiku lielāku un arī savu enerģiju visā tajā kopdzīvē šīs tiešās pulciņu pirkšanas. Šī sistēma ļoti elastīga. Tā lieta ir tāda, ka mums ir ļoti plašs sortiments. Teiksim, Francijā tā tiešām pirkšana vairāk balstās uz to, ko tas zemnieks atved, tas arī ir. Vai mūsu gadījumā mēs bijām mazliet izlapušāki, mums ir ļoti plašs sortiments, šobrīd jau 100 produkti, un 8 zemnieki ir iesaistīti. Līdz ar to tas klāsts ir ļoti plašs, un tā arī tā laika ieguldīšana ir tāda lielāka. Kurā gadījumā tas ir arī tāds būtisks aspekts, ka tu pievērsies tam zaļam dzīvesveidam, tad tu ievēr, tā kā sezonalitāte. Tā ir tā lieta, kas vienkārši dabiski tā ienāk. Tā nemaz neprasās tās lietas. Tas tāds, kas ir svarīgāk? Tas, vai tu kaut ko dabū vienkārši, vai tas, ka tu reāli apzinies, kas tas ir, ko tu dabū. Tad, kad tu izvērtē to kvalitāti, tad tas vienkārši nav vajadzīgi. Īstenībā daba pati parāda, un to mēs arī tā novērtējam. Bet mums bija baigi daudz, kas ziemā, ko mēs ēdām, taču ir upkus ar burkāniem rīvējām. Jā, tā nav. Skābi, kāposti, gurķi marinēti. Tas īstenībā bija bišķiņ jau tāds izlutināts dzīvesveids, bet kad tu ieeji veikalā un ņem tos tomātus, patiesībā tie tomāti nav tomāti. Viņiem nav tā garša, viņiem nav tas aromāts. Nezinu, šobrīd es pilnīgi nejūtos kā zaudētājs. Tīri īstenībā vairāk domāt par tiem dārzeņiem, kā viņus sakombinēt, ko no viņiem iegūt, kas ir tie ziemā pieejami. Mums vienīgā traģēdija bija, kad šogad nebija labs kāpostu gads bioloģiskiem zemniekiem, un kāposti beidzās laikam pat pirms Ziemassvētkiem svaigiem. Jā. Bet tad mēs uz skābētiem vēl pārgājām. Tad mēs, pārgājām uz skābētiem, bet tie svaigie kāposti ir mums tā kā. Jā, tie mums vairāk laikam pat tomāti trūkst. Patiesībā mēs pat esam kaut kādā ziņā ieguvēji. Piemēram, es pilsētā dzīvojot, nevienmēr aizdomājos, kur es dabūšu bēžu sulas. Bet šajā tiešā pirkšanā mums sanāk tā, ka viss tas, kas laukos ir, tas uzreiz nāk pie mums. Mēs esam atzērušies bēžu sulas, tā ka viņas bija reāli. Pat kļavu sulu mēs dzērām. Tagad aug visi tie zaļumi. Es tik daudz zaļumus neesmu ēdus. Es slēju tagad tikai pasūtu to zaļumus un ēdu ļoti daudz zaļumus. Kad tādā ziņā mēs patiešām esam lieli ieguvēji, ka viņi mūs paši tā kā parāda, kas tagad ir. Tas nav tā, ka mums ir tikai kartupeļi, burkāni un piens. 100 produkti, 100 produkti. Es pat tā. Un šitas pētēstības, jā? Jā. Ko būs ņemšu? Kopā viņi izstās ļoti puslūku. Varbūt jāieliek. Super. Super. Liels paldies. Es īstenībā vairāk saprotu, ka es ieejot Rīmī, man ir 10 produkti varbūt maksimums, ko es reāli tur nopērku. Tā, tas produktu skaits arvien mazāk paliek, kurus es tā kā varu lielveikalā nopirkt. Tas ir saistīts ar cilvēku, teiksim, ko dzīves ritmu. Ja viņš ir ļoti aizņemts, tas loģiski, ka viņš ieskat tajā veikalā paķer, viņam diezgan vienalga, ko viņš tur uzsilda savā mikroņu krāsnī vai kaut ko tā. Mūsu gadījumā mums vienkārši ir paveicies, plus arī tas, ka mums ir svarīgi tas, ko mēs ēdam. Tā mēs arī līdz tam nonācām. Tas nav tāds oficiāls boikots lielveikalam, vienkārši tas, ka tur tiešām vairs nav ko pirkt.
faktiski man tiešā pirkšana 90% pārtikas ir tā kā nodrošina. Es eju uz lielveikalu varbūt pēc kaut kādām lēcām rīsiem vai kaut ko tādu. Nu, es laikam esmu vienīgā, kas vispār neiet. Nu, Man ir problēma ar miskastu maisiņiem. Cilvēki atnes burkas maisiņos, tad es čiepju tos maisiņus priekš miskastes. Man nav maisiņu. es teikšu godīgi, no savas puses ir tā, ka es tiecos uz to. Es tiecos uz to, ka man ir pašai savi lauki, un es daudz ko izaudzēju pati priekš sevis, bet ir lietas, kuras es neuzstāju. Sierus nesasienu, vai ne, un pavasarī man nav zaļumu jau sauguši, jo tas ir darbs, kas ir jāiegūst. Teiksim, kāpēc cilvēki pērk to parasto tomātu? Viņi vienkārši nezina, kā viņš tiek audzēts. Ja mēs reāli iedomājamies tomātu, kuram pie vēnes ir pielikt šņorīti, un kuram ar kompi ielaiž kaut kādu vielu, vai tas, kā cilvēks reāli izaudzē, man roka neceļās nopirkt tādu tomātu. Socioloģiskās aptaujas rāda, ka tikai 1% Latvijas iedzīvotāji pārtikas produktus pērk tieši no zemniekiem. 2% vajadzīgo izaudzē paši. 7% pēc nepieciešamā dodas uz tirgu, bet pārsvarā placceļš ir iestaigāts uz lielveikaliem. Jo tuvāk ir patērētājs ražotājiem, jo mazāk ir šī produkta vides ietekme. Un šeit es nerunāju par teiksim, Latvijas teritorijās ietveros audzētām lietām, bet teiksim, parastos veikalos pērkot produktus, mums bieži vien nākas sastapties tiešām ar produktiem, kurus mēs varam dabūt 30 km attālumā no zemnieka, vai arī kā alternatīvā nopērkot veikalā, un šis produkts ir ceļojis 1200 km. Sāksim ar burkāniem, tomātiem, visiem pārtikas produktiem, kas ir kādā iepakojumā, jo viens aspekts, ko cilvēki nerēķinās, ir tas, ka bieži vien produkts no Vācijas ceļo uz Spāniju, lai tiktu iesaiņots, pēc tam ceļo uz Zviedriju, lai tiktu marķēts, tad ceļo atpakaļ uz Vāciju un pēc tam tikai sasniedz Latviju vai Austrumeiropas valstis. Un tas ir tāds milzīgs absurds, ko arī tie cilvēki, kas izvēlas tiešo pirkšanu vai pirkšanu šo sasaisti ar produktu ražotāju, viņi, kas mēģina laust šo absurdu. Un tur tā vidas ietekme ir dažāda. Protams, ir jāskatās, tur ir produkts ražotājs no ražotāja, produkts no produkta, bet tie mūsu dati, kas ir bijuši un vairāk precedenti, ir, ka šī situācija tiešām patreiz ir novesta līdz patēriņa absurdam. Un tieši tādēļ ir ļoti liels prieks, ka Latvijā arvien plašāk attīstās šādas iniciatīvas. Šajā pasaulē mēs visi vienādi piedzimstam, vienādi nopūšam sveces dzimšanas dienā, vienādi smejamies, raudam, kliedzam, mīlam, mācāmies, vienādi no rīta ceļamies. Bet mēs katrs varam izdarīt savas izvēles. Mūsu pasaulē, mūsu nākotnē. Izvēlējies zaļi.